Kad saule paslēpusies aiz koku galotnēm un estrāde ir ļaužu pilna, Kandavas ozolājos sāk griezties vēstures rats, ieraujot skatītājus notikumos, kas norisinājušies 13. gadsimtā, laikā, kad Kandava pirmoreiz minēta vēstures kronikās. Ir gadsimti, skrien ziemas un vasaras, uzīst un zūd sejas, mūsu senču vaisti var būt. Gandrīz 2 stundu garumā uz skatuves tiek izdejoti un izdziedāti vēsturiskie fakti, kas vēsta, ka 1231. gadā Kuršu pilsētu valsts ir noslēgušas līgumu ar Svēto Romu. Kā rezultātā var uzskatīt, ka šajā laikā Kandavas ļaudis pirmoreiz iegūši neatkarību. Stāsts patiesībā ir par Kandavu. Par Kandavas jubileju, tā kā Kandava bija kādreiz Kursas sastāvdaļā, tad arī šis stāsts ir vairāk veltīts Kandavas jubilejai. Mēs radījām romantisku stāstu par cilvēkiem, kuri ir dzīvojuši to laiku, un jo vairāk mēs domājam par šo stāstu, un jo vairāk mēs pie tā strādājam, jo vairāk mēs saprotam, ka pamatvērtības un pamatlietas pasaulē nav mainījušās. Tikpat vienoti kā pirms daudziem gadsimtiem, kad ļaudis sargāja Kuršu celto pili abos krastos, 116 šodienas kandavnieki mēnešu laikā izveidojuši muzikālu uzvedumu, kurā visi darbi paveikti tikai pašu spēkiem. Pats grūtākais – tērpi. Tie pašiem mums bija, mēs paši viņu taisījām, tos tērpus. Kas nu katram bija mājā, to vilkam ārā un... Protams, mēģinājumu vēlu vakaros, līdz vēlam vakaram. Nākšā dienā dēlam skolu jāiet. Protams, jūtams. 7 gadsimtu laikā Teksmēnās abos krastos ir šķindējuši zobeni, spingušas slodzes un skanējušas dažādas valodas. Un gluži kā ik pavasari no zīles izdīkst kāds jauns ozols, ļaudis no šiem notikumiem ir smēlušies Kurzemes spītu un ticību nākotnē. Kandavnieki ļoti daudz ko var, ja grib. Kādreiz vai šodien? Vienmēr. Kandavas novada svētki turpinājās arī nākamajā dienā. Pilsētas ielās un laukumos spēlēja muzikanti, varēja iegādāties dažādus amatnieku darinājumus. Atraktīvos priekšnesumos atkal tika atdzīvināta Kandavas vēsture un klātesošos priecēja retro automašīnu parādi. Kandavnieki šogad savu svētkus svin 3 dienas. Jo tā kā mums ir novads papildinājies ar 2 jauniem pagastiem, Zanti un Vāni, mēs nolēmām, ka mums ir jātaisa lielāki svētki un arī jāsadalties tie pasākumi tā kā ir vairākās dienās. Un man vislielākais prieks ir to, ka cilvēki ir nometuši pie malas savas raizes un ka šodien viņiem patiešām ir svētki un viņi šos svētkus arī svin. Un es domāju, ka ir iepriekšējie notikumi vairs nav nevienam prātā, bet viņi svin svētkus un ir pozitīvi, noskaņoti un tas ir pats galvenais. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.